Sveiciens! Labprāt pastāstīšu tev par mākslīgā intelekta aplikāciju, kuru lietoju jau vairākus mēnešus, un šādā veidā labprāt arī pastāstīšu par citām aplikācijām, kuras man liekas ir interesantas. Un šoreiz par plānotāju, par darba laika un darba uzdevumu plānotāju, kas automātiski pārplāno uzdevumus atkarībā no laika pieejamības, kas tev ir kalendārā un kādi darbi nāk kādā prioritātē. Nu, lūk, tas, kas šeit ir rakstīts, mums ir AI, jeb mākslīga intelekta plānošana, izmantojot automātisku plānotājs. Tas izskatās aptuveni šādi, kā viss kustās. Es esmu jau izveidojis sev demo kontu. Bet, lai kas te notiktos, tev vajadzēs pieregistrēt arī karti. Tās maksa šim pasākumam ir diezgan liela, manuprāt, bet es esmu jau abonējis uz gadu, līdz ar to es tā kā balsoju par to, ka viņš ir tā vērts. Ja viņi maksā uz gadu, tad tas ir $19 mēnesī. Ja to maksā, bet lai notestētu, tad 7 dienas būs bez maksas, bet $34 būs par pirmo mēnesi. Tā kā risks faktiski ir tie $34, par ko pamēģināt viņu. Lūk, es logojos iekšā. Diemžēl pieregistrēties bez kartes norādīšanas neizdosies, līdz ar to ir jābūt gatavai kartei. Un gatavam arī to pirmo mēnesi samaksāt, ja nu gadījumā nokavē termiņu un nepaspēja atteikties tajā 7 dienās. Bet man pieredze ir ļoti pozitīva. Lūk, esmu izveidojis vairākus paraugu darbus jau šeit, kas kalendārā ir iekļaujušies iekšā. Tā ideja tāda, ka mēs varam veidot jaunus uzdevumus. Pieņemsim šādu te. Piemēram, mums ir uz 8. datumu jāsagatavojās uz kādu klientu tikšanos, ja, un mēs sakam, ok, mums ir pusstundu laika, kas būtu jādara, un skatāmies, ja tad uz 8. datumu prepare for client meeting, visticamāk, kur viņi arī mums parādījās pēkšņi šāds te uzdevums ielīda pa priekšu. Šeit ir regulārais uzdevums, kas katru dienu atkārtojās, viņš katru dienu tiek pārplānots, pieplānots pa jaunam, ja viņš netiek izpildīts, viņš vienkārši pazūd no viņa, un tad nākamie turpinās. Tā kā ļoti, ļoti veiksmīgi pasākums. Ok, šis ir vienkārši no vienas puses, bet varam salikt kopā ar mūsu Google kalendāru. Un šobrīd Google kalendārs ir tukšs, ja, Google var arī Outlook kalendāru izmantot, bet man ir pieparaugs uz Google kalendāru. Tas, ko es varu izdarīt, es varu doties uz šeieni un settingiem un iestatīt, lai auto scheduling mums parādās arī kalendārā, parādās visas lietas, kas tā, paskatāmies, jā, ir ir forši, ejam atpakaļ uz kalendāru, skatāmies, jā, visi darbi arī veiksmīgi parādījās uzreiz kalendārā. Pluss ir tāds, ka es tur atzīmēju, ka šie uzdevumi ir brīvi, jeb kalendārs netiek aizņemts. Jebkurš cilvēks, ja jums kalendārs ir pieejams kādā organizācijā, ka kāds cits var rezervēt laiku priekš jums, tad šis laiks rādīsies brīvs. Ļoti forši lieta. Bet pieņemsim, ka jūs kā pārdevējs, piemēram, šis ir pārdevējs, kas strādā, katru dienu no 10 līdz 12 strādā ar klientu zvaniem. Ja, ir kaut kāds foršs bloks darba, tas varbūt jebkāds cits darbs arī, protams. Mēs sakām arī, ka mums ir pasākumi. Spiežam OK, un lūk, šeit parādās šie darbi. Es neieliku nosaukumu, izlabosim viņu mierīgu to nosaukumu. Tas ir sales calls. Ja, kaut kāds darbs ar sales zvaniem. Updateojam visus viņus. Ja. Super, kur viņi ir. Un lūk, viss kalendārs, visi uzdevumi uzreiz automātiski pārplānojās. Viņi pārplānojās, pabīdījās, kurā brīdī var tikt. Arī šeit mēs redzam, kā ir ienākuši šie zvani iekšā, un visi pārējie darbi ir pārplānojušies. Kas būtu vēl, ko mēs uzreiz šeit varam darīt? Skatīties, kas notiek, ja mēs kādu darbu jau izpildam. Piemēram, šis darbs, ja tiek izpildīts, mēs varam vairākos veidos. Darbs ar e-pastiem, spiežam, ka start task nav, vai arī mēs varam pateikt, ka mēs viņu nedarīsim, vispār dēšam ārā, bet pieņemsim, ka mēs sākam strādāt ar to darbu. Sakam, ok, stundiņu strādāsim, ja. Forši, es uzreiz ieplānoju šeit, te parādījās brīvs laiks, un attiecīgi viss pārplānojās uz priekšu. Ja? Mēs paņēmām rītdienas darbu un pārplānoju. Sakam, ka esam izdarījuši šo darbu, viņš pazūda. Līdz ar to parādās kalendārā tikai nākotnē darāmie darbi. Forši. Pieņemsim, ka mums parādās vēl pāris lietas, kas ir. Ja mēs sakam, ka mums parādās kāda klienta tikšanās. Mēs esam ieplānojuši zvanot, ja, ka te mums būs jauna tikšanās.
Ja, ieliekam viņu šeit iekšā, skatāmies, kas notiek. Viņi ienāk iekšā, šis market analysis darbs pārbīdījās uz priekšu. Ja. Pasakam vēl kādu darbu, mēs varam gan kalendārā, gan šeit likt, protams, iekšā. Create, ja, viss kārtībā, kur viņš parādās. Un viņš parādās, vēl nav atnācis. Ja. Interesanti, kur viņš parādījās. Un šim te vajadzētu būt, ka arī viņš ir, ka viņš ir tā kā aizņemtais darbs, jā, lūk, ka viņš ir busy, jā, tad viņš kļūst par to, ka mēs aizplānojam kā tikšanos, nevis kā darbu, bet kā tikšanos, tad līdz ar to viņš kļuva kā bloks iekšā tajā tā laikā. Forši. Lūk, bet mums ir problēma, jo šis te darbs, kas bija market analysis, jā, lūk, viņš ir pārplānojies tagad uz priekšu, viņš tāds kā viens liels bloks strādā, un viņam ir sarkanais izsaukums zīmīte, viņš ir kļūst par kavētu darbu, jo viņam izrādās, ka termiņš ir, paskatāmies precīzāk uz viņam termiņš ir 10. maijas piekdiena. Ja? Un ko darīt? Bet viņam ir ielikts, ka viņš var būt 4 stundu garš, un mums tāda forša opcija, kā ielikt sadalījumu pa cik bieži, cik garos blokos, darba blokos mēs ar viņu strādāsim. Un mēs varam ielikt, ka, piemēram, šis darbs ir tāds, kur mēs varam darīt pa stundiņai, vienai stundiņai, otrai stundiņai un strādāt šādi tev uz priekšu. Un te pēkšņi šis darbs kļūst izdarāms, jo vairs viņam nav jāmeklē vesels 4 stundu bloks. Tagad šis market analysis tiek iespiests šeit kaut kur viņš iespiests, jā, kur viņš šeit nonāca kaut kādā veidā. CRM optimization, lūk, kur viņš ir pārdalījies un viņš ir aizgājis uz priekšu. Un pamēģinām paskatīties, kas notiks, ja mēs tam CRM optimization darbam ieliksim, ka viņam ir high priority, piemēram, bet viņam deadlines ir nevis 15. bet pieņemsim arī 10. maijs. Tad skatīsimies, kas tad ar viņu notiek. Un viņš pārplānosies ātrāk, jā, un paskatīsimies, vai kāds cits darbs tagad cietīs vai necietīs. Viss izskatās, ka nē, jo tika aizstumti citi darbi atkal tālāk, jā, tad mums kur ir CRM optimizācija, kur ir iespiesta pa vidu jau visur ir salikta un market analīze arī šeit ir parādījusies. Tā kā visi forši mums gan šeit atlikt ielikt kādu vienu citu tikšanos vēl, piemēram, lai darbi kļūtu interesantāki, ja, lai būtu grūtāk saplānot. Un šeit ieplienājās un tagad sāk stumties kaut kas uz priekšu un lūk, atkal parādījās one task is past due un mēs skaties market analysis kļūst jau par grūtu viņam izpildīt. Mēs nevaram vairs viņu iespiest tajā laikā. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam ignorēt, mēs varam pagarināt termiņu, mēs varam kaut ko citu vēl darīt. Ja? Mums ir turn on hard deadline, ok, iespiedīsim viņu iekšā, paskatāmies, ko darīt. Viņš viņu tomēr mēģinās iespiest iekšā tajā termiņā un kaut ko citu aizstums tālāk, ka kaut kas cits atkal tiek pārkāpts. Tā kā, kaut kāds tas laiks ir, bet tas vienkārši brīdina par to, ka daži darbi nebūs izpildīti laikā. Tā man tas palīdz strādāt, jo tad es redzu arī uz priekšu, šādā veidā skatoties kalendārā, cik tālu tie darbi kā bloki ir saplānojušies. Un kuri darbi jau ir ar kritisku kāds termiņš ies pāri vai kaut kas aizkavēsies vai neaizkavēsies. Un plus, tādā veidā, jebkuri darbi pat tādi mazāk nozīmīgi darbi, kuri uzreiz nekļūst tavā uzmanības centrā, tu viņus var ielikt un viņi turpināsies, viņi stāvēs un atkal uz priekšu rādīs, ka tā slodze tur ir. Viņus varēs jebkurā brīdī paķert un izdarīt kādu no tiem darbiem. Tad līdz ar to mums ir laiks citiem darbiem vai atpūtē. Ceru, ka tev šis arī noderēs un varēs izmantot arī savā darbā.